Labvakar, labdien vai labrīt, kurš kurā laikā šo izglītojošo lekciju skatīsies. Mārups, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde aizvien turpina savas tradīcijas pieaugušo izglītībā un ir šoreiz sagatavojusi, nodrošinājusi iespēju noklausīties profesors, doktors Ievas Bērziņas vadītu lekciju par drošību un patriotismu caur tādu datu prizmu, lai mēs varbūt uz Latviju un uz Latvijas spējām un situāciju, kāda šobrīd ir, paraudzītos ne tikai emocionāli, bet arī uz faktos balstītām zināšanām. Domāju, ka tagad ir labs brīdis dot vārdu Ievai Bērziņai un klausīsimies un baudīsim. Jā, labvakar, liels paldies par uzaicinājumu. Savā ziņā, jā, tad es, kā saka, esmu lepna būt ar visneinteresantāko tēmu šajā jūsu lekciju ciklā, bet neko gadās. Iespējams, tam ir kaut kādi savi loģiski izskaidrojumi, ka droši vien patriotisms vairāk saistās ar emocijām nekā ar datiem. Iespējams, nezinu, jā, bet labi, lai kā tas arī nebūtu, vismaz tad norunājam, ierakstam un vēsturē tas paliks, varbūt kādreiz kādam interesēs, bet tad es padalīšos ar savu prezentāciju, ko arī tagad daru, un es pieņemu, ka viņa vajadzētu būt viņai redzamai. Ir. Viņa ir redzama, jā. Ok, jā, tātad mani lūdza sagatavot prezentāciju par šādu tēmu. Un kā jūs redzat, te pirmajā slaidā, tad man viņš ir tādā Latvijas Zinātnes padomes finansēta pētījumu projekta ietverā, jo mēs ar saviem kolēģiem no Vidzemes augstskolas un arī Latvijas universitātes īstenojam projektu patriotisms un nacionālisms un to, kā tas ietekmē demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības attīstību. Un, jā, tad man likās, ka tas uzaicinājums ļoti labi iet roku rokā ar to, ko mēs darām. Un tad, jā, padalīšos mazliet. Es no tā pieteikuma, tad sapratu, ka tad jūs interesē par datiem tie jautājumi. Mazliet es pieņemu, ka jūs jau droši vien tad esat to runājuši, bet tā kā es te vairāk par tādiem socioloģisko pētījumu datiem, tad, jā, tie dati var būt primāri vai sekundāri, respektīvi, veikti pašu pētījumā vai paņemt no kaut kādiem citiem pētījumiem un pielāgoti. Un tad var būt arī kvalitatīvi un kvantitatīvi. Un būtībā tas, ko es vairāk šodien rādīšu, būs tad pat lielākoties sekundāri un kvantitatīvi, bet īsnībā ļoti daudz vērtīgas informācijas ir arī kvalitatīvos datos, kam ir savas atrunas, kā tos izmantot, bet tie ir ļoti, ļoti arī vērtīgi, jā. Bet, ņemot vērā, ka tas ir drošība, tad es varbūt jūsu interesē saliku tādas trīs tēmas secīgas, lai ieskicētu tādu problemātiku, kas ir šodienas sabiedrībā. Viens ir tātad, protams, ja reiz par patriotismu, tad uzmest aci dažiem indikatoriem, kas raksturo patriotismu Latvijas sabiedrībā. Tad otra tēma ir par tiem draudiem, un es mazliet arī pirms gada uzdevu tādu sev jautājumu, vai tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, Krievijas pilna mēroga agresija pret Ukrainu, vai tiešām tas ir tikai Putina karš, kā mums cenšas to stāstīt tā saucamie labie krievi opozīcijā un ārpus Krievijas robežām. Un tur es mazliet pastos uz tādiem vecākiem datiem un uz tendencēm arī Krievijas sabiedrībā. Un trešā tēma arī ir par gatavību dažādām situācijām, tā skaitā ārkārtas situācijām. Un arī es pat pabeidzu melnrakstu vienai publikācijai, kur plaši tāds locīts temats mūsdienās ir par tā saucamo sabiedrības noturību.
mēģinu saprast, kas tas ir, un vienu aspektu paņēmu, bet es salīdzinu Latvijas un Somijas gadījumus un parādīšu jums arī dažus datus, kas man raisi diezgan lielu interesi. Ok, bet tad ejam tālāk, ja, tad pāris vārdi par patriotismu mūsu sabiedrībā. Un ir tā, ka principā jau tas patriotisms ir neviennozīmīgi vērtēta koncepcija. Latvijas sabiedrība ir raksturīga to, ka mums ir ļoti pozitīva attieksme pret patriotismu. Bet tas tā ir ne visur, un ir arī pietiekami kritiski viedokļi, piemēram, jā, ir britu domātāju teiciens, ja, ka patriotisms ir neliešu pēdējais patvērums, tāpat Ļevs Tolstojs ir diezgan kritiski izteicies, nu jā. Bet, vienmēr sakot, Latvijā mēs esam ļoti patriotiska sabiedrība, un te man ir dati tādi salīdzinoši no 2008, 2018, 2022, un mēs redzam, ka patriotu skaits mums stabili aug, bet Krievijas patriotu skaits krīt. Nedaudz ir 22. gadā pieaudzis Ukrainas patriotu skaits. Tā kā, esam ļoti lieli patrioti, bet tur ir viens bet. Te ir tiešām tas, ko šie dati mums nerāda, ja, un ko mēs no tajā iepriekšējā cipara nevaram saprast, bet ko tas nozīmē, kad cilvēki saka, ka viņi ir patrioti. Un tad šajos pētījumos mēs arī uzdodam jautājumu par to, tad kuras 5 aktivitātes jūsuprāt vislabāk raksturo patriotisku rīcību Latvijā. Kā mēs redzam, tad pirmkārt ir godprātīgi veikt savu darbu, proti vienkārši es esmu labs cilvēks, daru to, kas man jādara, par ko man maksā algu, un ar to vien jau es esmu liels patriots. Un ievēroju likumus, protams, arī, vai ne? Tad nāk kultūras aspekti, tas, ka nevajadzētu braukt prom no Latvijas, un šādas lietas. Bet īstenībā, ja jūs lasīsiet teoriju par to, par demokrātisku sabiedrību un kādi ir tie priekšnoteikumi, lai demokrātiska sabiedrība varētu efektīvi funkcionēt, tad būtībā es citēšu vienu publikāciju, kurā autori saka, ka demokrātijai, un tur viņi tieši tādiem vārdiem arī saka, ka demokrātijai nepietiek tikai ar cilvēkiem, kuri godprātīgi veic savu darbu un ievēro likumus, ir vajadzīga šī te aktīvā pilsoniskā līdzdalība. Un, ja mēs redzam, tad šī te aktīva līdzdarboties politiskajos procesos, tā galīgi nav tāda izplatīta lieta, kas saistās ar patriotismu, un arī, kas vēl trakāki tīpaši šajā kontekstā, tad arī valsts aizsardzība īpaši nesaistās. Ja es saku, ka esmu patriots, tāpat laikā ļoti maz cilvēku to saista ar stāšanos zemesardzē, jaunsardzē un aizstāvēt Latviju. Tā kā te būtu, vai ne, it kā no vienas puses mums ir tas ļoti liels patriotu skaits, bet jautājums, ko mēs ar to varam iesākt. Un te tad par to valsts aizsardzību, jo protams, ja mēs patriotismu definējam tādā vienkāršākā izpratnē kā mīlestību pret savu valsti, tad šī te uzupurēšanās un tā šī te gatavība aizstāvēt valsti militāru uzbrukumā gadījumā, tas ir tāds viena no tām vērtīgākajām patriotisma izpausmēm, un tas, ko rāda gan mūsu dati, gan arī kolēģu veiktu dati, tad šī te Latvijas sabiedrības gatavība aizstāvēt valsti ar ieročiem rokās militāru uzbrukumu gadījumā ir ap 30%, un interesantā kārtā 2022. gadā, pēc tam, kad Krievija bija uzsākusi pilnu mērogu uzbrukumu Ukrainai,
tā nepalielinājās, tur pat dažiem procentiem samazinājās. Un tas ir tāds liels jautājums. No otras puses, tas nav arī, teiksim, tā nav nolemtība, jo, piemēram, Ukrainā īsi pirms šī te iebrukuma janvārī bija arī līdzīgi tie rādītāji. Sākoties šai agresijai, protams, tā situācija mainījās. Bet tur ir viena cita lieta, ka paskatāmies to otru stabiņu, ka tajā pašā laikā vairāk kā 60% respondentu saka, ka viņi būtu gatavi militāru uzbrukumu gadījumā aizstāvēt Latviju nemilitārā veidā. Un tas jau īstenībā norāda, tas to situāciju padara daudz cerīgāku. Un, ja mēs runājam par šo te, nezinu, esat dzirdējuši vai neesat dzirdējuši, bet principā Latvija ievieš līdztekus kolektīvai aizsardzībai arī visaptvarošu valsts aizsardzību. Un šajā visaptvarošā valsts aizsardzībā, kas paredz ikviena aktīvu līdzdalību, bet ne tikai militārā veidā, bet tur ir ļoti daudz arī šīs te civilās lomas. Un tā viena no tēzēm, ko es cenšos teikt, tad, kad man ir iespēja un tad, kad kāds manī klausās, ir tas, ka ir nepieciešama šī te arī civilā sistēma, kā mēs varam nemilitārā veidā sniegt atbalstu savai valstī, arī dažādu ārkārtas situāciju laikā, tā skaitā militārā uzbrukumā. Un tad pēdējais mazliet pašķetinot dziļāk par to, kā mēs varam skatīties uz patriotismu, jo tas, ko es sākumā teicu, ka šim te jēdzienam ir, ka viņš ir pretrunīgs, ka no vienas puses tā ir vajadzīga un laba lieta, bet no otras puses to tiešām var arī ļaunprātīgi izmantot, var, teiksim, manipulēt ar cilvēkiem kaut kādos ļaunprātīgos nolūkos un var arī mobilizēt savu sabiedrību pret citu sabiedrību. Līdz ar to tur ir zināmi riski. Un tad ir viens tāds burvīgs raksts, kas man ļoti patika un ko es izmantoju, kura šī te ideja ir lielā mērā šī jautājumā pamatā. Ka tiek šajā rakstā, mēģinot saprast, cik lielā mērā patriotisms ir savietojams ar Kanta morālo universālismu, autore Paulīna Kleingelda izdala 3 dažādus patriotismu veidus. Pazīmēs balstīts patriotisms, nacionalistisks patriotisms un pilsonisks patriotisms. Un šos patriotisma veidus viņi izdala atkarībā no tā, kas ir šīs te mīlestības objekts. Jo patriotismu principā ir mīlestība pret valsti, bet kas ir tas, ko es mīlu? Un tas pazīmēs balstīts patriotisms ir orientēts uz to, ka šis te mīlestības objekts ir dažādas pazīmes, kas raksturo manu valsti. Piemēram, tas, ko mēs pa Latviju vienmēr sakām, tas ir dabas skaistums, brīnišķīga, arī kultūra kaut kādā mērā, bet tas vairāk būtu šim te nacionalistiskajam, kurš ir atkal savukārt ir saistīts ar piederību noteiktai etniskai grupai, ka es izjūtu šo te patriotismu tāpēc, ka man ir šī te noteiktā etniskā piederība. Un vispēdīgi ir pilsoniskais patriotisms, kas ir balstīts uz šīm te republikāniskām un demokrātiskām vērtībām, ka manu saikni ar valsti pirmkārt nosaka pilsonību, un es kā pilsonis tad aktīvi arī iesaistos šīs te, savas valsts attīstībā. Un te mēs redzam, īstenībā te ir salīdzinājums starp 2018. gadu un 2022. gadu. Mēs redzam, ka ir visizplatītākais Latvijā, protams, ir šis te pazīmēs balstītais patriotisms, bet tas ir nedaudz samazinājies. Tas, ko mēs redzam, ir
tā saucamā nacionālistiskā patriotisma pieaugumu no 27% līdz 35% un maķenīt tādu nelielu pilsoniskā patriotisma pieaugumu, bet tik un tā vēl aizvien es tomēr kā problēmu identificēju to, ka mums šis te pilsoniskā izpratne par patriotismu ir nepietiekama, un par to vajag runāt. Tā. Tas bija par to, kur mēs esam Latvijā. Tad daži slaidi, daži grafiki arī par tēmu, ko es nosaucu par Krievijas neoimperialismu, un kā jau es ievarā arī teicu, tad tas, kas mani interesēja saprast mazliet, kas tad notiek Krievijas sabiedrībā, un ne uzreiz, ne tūlītēji, jo, protams, pieaugot autoritārismam tos socioloģiskos datus, kas šobrīd tiek veikti Krievijā, tie ir jāvērtē ārkārtīgi kritiski, jo ir autoritārs režīms, ir bailes no represijām, un visticamāk cilvēki dod vēlamas atbildes, nevis to, ko patiesi domā, bet es tādā mazliet ieskatījos tādā 10 un vairāk gadu vēsturē, un arī šeit ir tie daži sekundārie dati. Un tad 2013. un 2014. gadā bija tāds projekts Neorus, kas bija Norvēģijā. Pamatā tur ir Norvēģijas tātad šie te starptautiska zinātnieku komanda, bet tas projekts tika īstenots, manuprāt, Norvēģijā. Bet ne tas ir būtiski. Bet vienmēr sakot, 2 gadus viņi veica šos te pētījumus, un lielā mērā bija tas jautājums par šo te valsts un sabiedrības attiecībām Krievijā un arī šo te nacionālismu. Un te runājot, ja mēs skatāmies par šo te Krievijas agresiju un šo teritoriālo ekspansiju, tad tas viens no jautājumiem, ko viņi uzdev šajā pētījumā, ir tad kādām ir jābūt Krievijas robežām. Un mēs redzam, ja tad 13. gadā 36% teica, ka ir jābūt tādām kā tagad. 40, bet 14. gadā šis te pēc Krimas aneksijas pieauga, ja, līdz 45%. Nu, te varam it kā to interpretēt tādējādi, ka Krima tajā brīdī jau bija pretlikumīgi anektēta, un tad tā apetīte uz to brīdi bija apmierināta. Tad mēs redzam, ja, ka ir pietiekami, ja kādi 22–19% tad domā, ja, ka ir tomēr jāpievieno slāvu tautu apdzīvotās bijušās PSRS teritorijas, kas ir Baltkrievija un Ukraina. Apmēram arī tāda šāda 21 līdz 16%, 21%, 13. gadā 16%, 14. gadā tikai nevis tikai, bet ka principā Krievijas robežām ir jābūt tādām, kādas bija bijušās PSRS laikā, un tas jau attiecās arī uz mums. Un tad vēl bija viens atbilžu variants, ka varbūt jābūt mazākām, atsakoties no Ziemeļkaukāza republikām, kuras lielākoties apdzīvo musulmaņi. Tur ir diezgan maz tas piekrišanas procents. Bet principā tas, ko mēs redzam šais ciparos, ka pati tā ideja, ka tās robežas varētu mainīt, tā bija jau klātesoša un vismaz kaut kādā daļā sabiedrības tā tur bija. Jau 10 gadus atpakaļ. Tad otra lieta, kas ir saistīta ar Krieviju, ko mēs varam mazliet domāt, ir tas, ka pēc PSRS sabrukuma bija lielas šīs te cerības vismaz pirmajā 10 gadē par to, ka Krievija attīstīsies ka Krievija demokratizēsies. Un jāatceraties, Francis Fukuyama tātad PSRS sabrukuma laikā rakstīja, ka ir pienākušas pasaules vēstures beigas, jo Padomju Savienība ir sabrukusi un
Un tā tad, jā, demokrātija ir uzvarējusi un cilvēks ir nonākusi tad ideālās valsts pārvaldes modeļa gala punktā, un tādā ziņā tā vēsture ir sasniegta. Bet, kā mēs redzam, tas ir tālu no patiesības. Izcilais domātājs ir kļūdījies, tas tā nav. Un faktiski es domāju, ka šodien mēs varam runāt atkal par jaunu bipolaritāti, kur divi nozīmīgākie spēka punkti gan ir šoreiz Ķīna un ASV un tās sabiedrotie, bet Krievijas kontekstā, ja, tad tā viena no idejām, kas ir ļoti izplatīta, ir tas, kāpēc arī šī te varbūt izrādījās tā kļūdaina tā ideja, bet tā sajūta, ja, ka viņi nav tādi kā rietumu sabiedrība, bet ka Krievija ir kaut kāda cita civilizācija. Un te tas jautājums ir par to. Un kā mēs redzam, tad trešdaļa, ja 35% 2014. Gadā piekrita tam, ka Krievija ir atsevišķa civilizācija. 31% domāja, ka Krievija ir Eiropas un Āzijas austrumu civilizācijas sajaukums. Tikai 17% 14. domāja, ka Krievija ir tad Eiropas civilizācijas sastāvdaļa. Un vēl 8%, ka Krievija ir daļa no Āzijas austrumu civilizācijas. Tātad šī izpratne, ka Krievijas sabiedrība, ka tas ir kaut kas cits, ka tā darbojas pēc kaut kādām citiem principiem nekā rietumos, nekā Eiropā, tā arī ir faktiski ļoti, ļoti izteikta. Jā, tā tur ir tā pārliecība, ka Krievija ir kaut kas cits. Tad vēl ir interesanti Levada centra dati arī salīdzinājumi par tām tendencēm sabiedrībā. Un tas, ko es teicu, ja, faktiski līdz 2000. Gadam tas lielais pavērsiena punkts Krievijas attiecībās ar rietumiem ir tagad vispār pieņemts, ja, ka tā ir šī te Putina slavenā runa Minhenes drošības konferencē 2007. Gadā, bet šis te periods līdz Putina nākšanai pie varas, tomēr tas bija tas demokratizācijas process. Un tad šeit ir Levada centra šie salīdzinošie dati par to, kā Krievi uzskata, vai Krievi tātad ir liela tauta ar īpašu nozīmi pasaules vēsturē, vai arī Krievi ir tādi paši kā citas tautas. Bet šeit netik daudz etniskais, bet vairāk tā kā, Krievi kā Krievijas valsts piederīgie. Es domāju, ka tas būtu korekti. Bet ne tas ir tas būtiskais. Bet kā mēs redzam, tad šajā demokratizācijas periodā, ja, tajos 10 gados pēc PSRS sabrukuma pārsvarā bija tas viedoklis, ka Krievi ir tādi paši kā citi. Un tad līdz ar šīm te attīstoties tām autoritārismu tendencēm pieaug arī tā sajūta, ka Krievi ir liela tauta ar īpašu nozīmi pasaules vēsturē, ka viņi ir kaut kas īpašs un ka viņiem ir kaut kādas lielākas šīs te, lielāka misija, lielākas tiesības un tālāk. Tā kā te mēs redzam to, ka ir šādiem te, šādām te, tādām, specifiskām nacionālās identitātes izpausmēm ir arī saistība ar politisko režīmu. Un tad vēl mazliet no šiem te sekundāriem datiem mazliet cits. Šis ir starptautisks pētījums, kurš starptautisks nacionālās identitātes pētījums, kur arī mums ir vairāku gadu šie te dati. Un tur ir vairāk tādi jautājumi, ko akadēmiskās publikācijās autori izmanto, lai diferencētu dažādus šos te vēlamos un nevēlamos patriotismu veidus, vai arī, lai diferencētu patriotismu no nacionālisma. Bet man ir jāsaka, ka tajā projektā, ko es pieminēju un kurā mēs šobrīd darbojamies, kolēģi mani, kas nodarbojās tieši ar kvantitīvām metodēm, viņi ļoti detalizēti un ar dažādos veidos šo te mēģina mērīt un saprast. Un īstenībā tas secinājums, pie kā viņi ir nonākuši, ka ir ļoti problemātiski nošķirt šos divus jēdzienus, bet jebkurā gadījumā
paskatāmies uz šiem te salīdzinošiem datiem un kaut kādas tendences mēs te varam ieraudzīt. Un tas viens no šiem te apgalvojumiem, kas rāda šo te, problemātisko izpratni par patriotismu, ir tā izjūta, ka tava valsts un tava tauta, ka tā ir pārāka par citām. Un to raksturo šis te jautājums, ka pasaule būtu labāka, ja cilvēki vairāk būtu tādi kā manā valstī. Un te salīdzinoši mēs arī redzam, ka 96. gadā Krievija īpaši neatšķīrās ne ar ko no citām valstīm, apmēram kādi tur 25–24%, bet laika gaitā tas ir pieaudzis līdz 39%. Latvijā mēs šeit esam vispieticīgākie šai ziņā un tādi atturīgākie. Slovākijā nedaudz lielāks arī ir tas rādītājs. Un Norvēģija arī ir interesants gadījums, ja citā rādītājā, kur mana valsts ir viena no labākajām pasaulē, tur Norvēģiem ir viens no augstākiem rādītājiem. Bet viņiem arī objektīvi ir ļoti labi gan labklājības, gan visādi citi rādītāji. Savukārt šajā ziņā, atkal šajā grafikā, Norvēģi tomēr ir tādi demokrātiski pieticīgi. Un tad otrs tāds jautājums arī, kurš tipiski, kas ļoti raksturīgs, kā identificēt šo te tā saucamo aklo patriotismu pretstatā konstruktīvajām patriotismam, ir tāds, ka cilvēkam ir jāatbalsta sava valsts, pat ja tā rīkojas nepareizi. Jo, piemēram, šis te mēs varam, šis te pilsoniskais patriotisms, ko es minēju, runājot par Latviju, tas tieši balstās uz šo te konstruktīvo kritiku. Un tad ir tas jautājums arī tāds, plašākas diskusijas, tādas filozofiskas diskusijas vērts, vai patriots var būt kritisks pret savu valsti. Un, ja mēs skatāmies uz patriotismu demokrātiskas valsts kontekstā, tad atbilde ir jā, noteikti. Patriotisms paredz to, ka cilvēks kritiski vērtē šos te procesus valstī, bet, protams, tas nav šis te tāds, tur, protams, ir jāizšķir, tas nav šī te tāda noniecinošā, nievājošā, šī te viss ir slikti paradigma, bet vairāk, ir problēmas, bet ko es varu darīt. Bet šajā aspektā mēs ļoti uzskatāmi redzam, ka Krievijas sabiedrība vairāk kā puse ir cieši, tāda piekrīt un ir pārliecināta, ka, lai ko viņu valsts darītu, tā ir jāatbalsta. Nav šīs te tādas vispār cilvēcisko vērtību dimensijas, to mēs šeit neredzam. Un Norvēģiju paskatāmies, kas ir tāda starp visām šīm te valstīm, to mēs pieskaitam pie vecām demokrātijām, tur šis te procents ir mazākais. Tā. Ok, tas bija tik tālu par Krieviju, un tad pēdējais, par šo te sabiedrības noturību, un tieši šo te, tas, kas mani vairāk interesē gan šajā projektā, gan vispār, bet par šo te pilsonisko dimensiju, jo kāpēc man tas interesē? Vēlreiz atgādināšu, ka tas ir saistīts ar visaptvarošu valsts aizsardzību, kura darbojās, kuras viens no principiem ir visas sabiedrības iesaiste. Nekavēšu laiku, neiešu tagad gari runāt par šo te visaptvarošo valsts aizsardzību, bet ja reiz mums ir jāiesaista visa sabiedrība, tad droši vien, ka tas prasa kaut kādu sabiedrības pašorganizēšanās un pašiniciatīvas spēju. Un kā reizi, lai to raksturotu, es pateikšu, šodien klausījos ziņās vienu no daudzajiem komentāriem par šī te Trumpa iespējām noregulēt konfliktu un kādus šos te noteikumus Trumps varētu uzspiest Ukrainai. Un tad eksperts no Ukrainas
kas manai ausī bija ļoti tīkami teica, ka tas, kas ir jāsaprot, ka ne jau prezidents Ukrainā tur, kā saka, pasaka, darīsim tā vai citādi. Tas, kas karo un kas cīnās pret šo te Krieviju lielā mērā, tā ir Ukrainas pilsoniskā sabiedrība. Un tas, manai ausī tas bija ļoti tīkami, jo man tas liekas ļoti svarīgi. Un tad viens no šiem te visaptvarošas valsts aizsardzības tādiem paraugiem, ko ir arī ņēmusi Latvija, ir Somija. Somija ir viena no valstīm, kurā šī te visaptvarošās valsts aizsardzības principi darbojas faktiski jau no 20. gadsimta pirmās puses, un sevi pierādīja Ziemaskara laikā, un arī pēc PSRS sabrukuma Somija bija tā valsts, kura neiznīcināja savu visaptvarošas valsts aizsardzības sistēmu, bet to saglabāja. Un tad tas jautājums, kas man radās, un kur man nav līdz galam atbildes, bet vienalga, man liekas, tas ir tas, par ko ir vērts padomāt, vai mēs varam vienkārši paņemt to modeli un pārkopēt Latvijā, vai viņš darbosies, pastāvot citādai šai te politiskai un pilsoniskai kultūrai. Tas bija tas mans jautājums, un tad tas, ko es šeit darīju, tad es skatījos uz šo te, uz šiem te pilsoniskajiem aspektiem, un tad vēl man pāris vārdi jāpasaka par jēdzienu sabiedrības noturība, kuru loka ļoti daudz un dažādos kontekstos, par to daudz runā. Kas tas tāds ir? Tā ir sabiedrības spēja atgūties pēc kaut kādiem triecieniem, saglabāt savu funkcionalitāti. Tas jēdziens lielā mērā nāk no fizikas, bet tiek piemērots arī sociāliem procesiem. Respektīvi notiek kaut kāds ārkārtas gadījums, cik ātri un cik efektīvi sabiedrība spēja atgūt savu iepriekšējo šo te normālo stāvokli. Īsumā tā. Bet tad es pētīju literatūru, ko līdzšinējie pētījumi saka par to, kāda tad ir, vai ir šai te problēmai pilsoniskie aspekti. Un principā tas, kas notiek vispār šajā te ārkārtas situācija gatavības kontekstā, ir pēdējo 10 gadu laikā ir tas, ka atbildība no valsts institūcijām lielākā mērā tiek pārlikta arī uz pilsonisko sabiedrību. Un aizvien lielāka loma ir tieši katram iedzīvotājam, katrai nevalstiskai organizācijai, katram uzņēmumam. Un tad mēs varam izdalīt, ka tur ir kā mēs varam raksturot šo te pilsoniskās sabiedrības dimensiju. Viens noteikti ir noteiktas zināšanas un prasmes. Tad ir ļoti svarīgs bloks tajā visā ir sociālās attiecības, proti sociālā uzticēšanās, piederības sajūta, pilsoniskā un politiskā līdzdalība, pārvaldības kvalitāte un, protams, arī informācija un komunikācija, kur ir neapšaubām gan šī apziņošanas sistēma, bet es šeit vairāk tieši to mediju izceltu. Un tad ir tā ļoti interesantā lieta, ir pat svaigs Eirobarometrs, kas mums dod iespēju salīdzināt. Un tas ir šī gada dati, un te ir Somija un Latvija, un tas ir par šo te gatavību ārkārtas situācijām. Tas grafiks man ir uzzīmēts tā, ka viņš ir secīgi, viņš ir pēc Latvijas, teiksim, no lielākā uz mazāko, kas ir tās lietas, ko ir Latvijas iedzīvotāji sagatavojuši, un te pretī ar zilu krāsu ir tas, kas ir Somijā. Kā mēs redzam, tad mazākā pusē Latvijas iedzīvotāji ir sagatavots tad lukturītes vai sveces, kas ir gandrīz praktiski visiem Somijas iedzīvotājiem. Medikamenti ārkārtas situācijām arī ir krietni vairāk Somijas iedzīvotājiem.
dokumentus apmēram vienādi. Tad ir šie ēdienu un dzērienu krājumi ārkārtas situācijām, arī kas ir apmēram pusē Somijas iedzīvotāju un 25% Latvijas iedzīvotāju. Tā skaidrība par to, kā sazināties ar ģimenes locekļiem un draugiem ārkārtas situācijas ir aptuveni līdzīga, mazliet mazāk šeit ir Somijā. Tad baterijas radio ir pieejami 20% Latvijas iedzīvotāju un gandrīz pusē Somijas. Ūdens krājumi, tātad ēdiena gatavošanai un higiēnai ir arī apmēram pusē Somijas iedzīvotāju. Un 16% Latvijas iedzīvotāju. Šis te ir ļoti interesants, sagatavota summa, lai varētu ātri evakuēties, jo tas, ko mēs esam ļoti cītīgi komunicējuši, 72 stundu gatavības summa, bet īstenībā, ja, piemēram, Zviedrijā, man kolēģis, kurš raksta disertāciju par šo te, vienkārši es atsaucos uz viņu, viņš diezgan labi zina Zviedrijas situāciju, viņš teica, ka Zviedrijas gadījumā tā ir kaste, jo ne visās situācijās tev kaut kur ir jāiet, un tas, kas man šeit likās interesanti, ka mēs redzam, ka Somijā arī tā soma nav tik aktuāla, bet toties visas šīs vajadzīgās lietas ir. Tad, kas uz pašvaldību attiektos, ja informētība par civilās aizsardzības plānu savā pašvaldībā nav liela nekur, bet noteikti ir lielāka Somijā, un arī šīs te ārkārtas situācija apmācības ir apmēram, kāda 24% Somijā un ļoti, ļoti maza 6% Latvijā. Nu, un arī, mazliet vairāk tātad Somijas iedzīvotāji iegulda kaut kādus līdzekļus un arī ir reģistrējušies brīdinājumiem palīdzības dienestos. Tātad tas, ko mēs redzam, ka tādā materiālā un praktiskā ziņā Somijas sabiedrība ir daudz gatavāka šīm te krīzes situācijām. Un tad ir vēl otra ārkārtīgi interesanta lieta, kas mani tiešām pārsteidza, ko es negaidīju, bet ko es ieraudzīju šajā speciālajā Eirobarometrā, ir par informācijas avotiem, kur jūs ņemat informāciju par gatavību ārkārtas situācijām. Un te savukārt ir salikt secībā no lielākā uz mazāko, kā ir Somijā. Un Somijā tad tie ir primāri nacionālie mēdīji, lokālie vai reģionālie mēdīji, un šeit es gribu uzsvērt, tad vietējās vai valsts iestādes vai aģentūras, ārkārtas situāciju dienesti, un tikai tad ir šie te sociālie mēdīji. Latvijā mums izrādās pats visvairāk lietotais informācijas avots ir sociālie mēdīji. Un, manuprāt, tā ir problēma. Man, protams, pretargumentēs, ka varbūt, kad cilvēki tur meklē, kad ir jau gan mēdījiem, gan iestādēm ir konti sociālajos mēdījos un tā, bet tomēr, ja mēs skatāmies uz iestādēm, mēs redzam, ka Latvijas iedzīvotāji šīs tie iestādes min daudz mazākā mērā un jebkurā gadījumā, ņemot vērā to, ka sociālo mēdīju vide ir tā, kurā vairāk izplatās arī dezinformācija, man šis liek aizdomāties, vai tas ir tas labākais veids un risinājums. Katrā ziņā tas, ko varam diskutēt par to, kas tur notiek tais sociālos mēdījos, bet tas, ka iestādes ir nepietiekami aktīvs, to gan mēs redzam. Respektīvi, ka salīdzinot ar Somiju, var būt aktīvāk darboties. Man liekas, tas ir tas, kas šeit ir redzams. Un tad vēl mazliet citā griezumā, tā kā tur bija arī šī te sociālās attiecības, politiskās attiecības, bišķiņ plašākā kontekstā, kas arī ir ļoti interesanti. Šis ir no Eiropas sociālā
aptauja, un šeit ir par to savstarpējo, par to uzticēšanos. Un tas viens no jautājumiem, ar ko to mēra, ir tas, kā jūs domājat, vai lielākai daļai cilvēku var uzticēties, vai arī piesardzības nekad nevar būt par daudz. Un šis te jautājums tiek mērīts skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir vismazākā uzticēšanās un 10 ir vislielākā. Un tā krāsa šeit rāda vidējo rādītāju, tātad, jo viņš ir tuvāk 10, jo tas ir tumši zilāks. Nu, un te mēs uzskatām, redzam tādā plašākā Eiropas griezumā, bet tad, kad šis bija tāds vai ne, ko es, protams, man tas raksta mēlnraksts man ir par Latviju un Somiju, un tur arī es izmantoju, bet tad, kad es meklēju tos datus, es paskatījos šīs te bildes, ko ir šī te, pētījums sagatavojis, un ko es tajā bildē atkal ieraudzīju, kas tiešām tā piesaistīja manu uzmanību, ka šeit ir tad tumšākā krāsā mēs redzam Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Islandu, protams, arī, bet tas, ko es šeit ieraudzīju, vēl ir arī Šveice, Austrija, Nīderlanda, protams, bet principā Ziemeļvalstis, Šveice un Austrija, tās ir arī šīs te visaptvarošas valsts aizsardzības etalonu valstis. Tas ir tā, vienkārši neesmu šo domu tālāk attīstījis, bet man tas lika aizdomāties, ka acīm redzot tur, kur šī te visaptvaroša valsts aizsardzība efektīvi darbojas, ka tur arī ir kaut kāds noteikti šis te pilsoniskais konteksts. Tieši līdzīgas tendences ir arī ar politisko uzticēšanos, tātad es uzticos savas valsts parlamentam, un, protams, ka mēs kopumā tā kā esam šīs te Latvija kā valsts esam ar tādu relatīvi zemu šo te politisku uzticēšanos, un atkal gan Somija, gan arī pārējās Ziemeļvalsts, jau manis pieminētā Norvēģija, protams, šeit ir ar vienu no tumšākām krāsām, bet arī Šveice, Austrija, tā kā arī šeit es redzu to, ar savu skatu redzu šo te visaptvarošo valsts aizsardzību. Un tad visbeidzot, un tad arī beigšu tad arī beigšu to savu stāstu, ir arī šī te mēdīju pratība, protams, ir īpaši jau, kā mēs redzējām, tad, ja latvieši ņem šo informāciju sociālajos, Latvijas sabiedrība, ja ņem šo informāciju pamatā sociālajos mēdījos, to var darīt, bet tad ir tiešām jābūt šīm te labām mēdīju pratības prasmēm, ka tu spēj novērtēt, kam tur var ticēt, kam nē. Un šajā te, šis ar citu ļoti feins mediju pratības tāds indeks, ieliku arī šo te atsauci, bet tur Somija ir 1. vietā, un mēs savukārt esam, šajā te, ne paši sliktākie, bet šajā te 2. klāsterī, kas ir ar mazāk gaišāk zilu, tā kā esam kāda, man liekas, 18. vieta. Tā kā tur arī daudzos šajos rādītājos, tad Somija mums ir priekšā. Tas arī bija tas, ko es gribēju pateikt, un to visu kopsavalkot, varbūt tas visas šīs te 3 tēmas, tātad par šo te patriotismu, tad tas, ko es cenšos, kas man liekas svarīgi doma, ka Latvijā ir šī te pilsoniskā patriotisma deficīts, iespējams, ka paliek labāk, bet kā rāda šis te salīdzinājums ar Somiju un citām Eiropas valstīm, mums vēl ir kur augt un tiekties, veidojot šo te tiešām tādu aktīvu un dzīvot spējīgu pilsonisko sabiedrību, un tam ir arī tieša saikne ar drošības jautājumiem, jo īpaši, ja mēs paskatāmies aiz robežas uz austrumiem, kas notiek kaimiņu valsts sabiedrībā. Tā kā tas bija tas, kas man likās, ko man likās interesanti pateikt tādā patriotismu kontekstā. Paldies par uzmanību un, varbūt
varbūt kāds vēl ir palicis, un varbūt kādam vēl ir kādi jautājumi, jo es tur, protams, teicu daudz tādas lietas, par kurām var strīdēties un nepiekrist, un tā, jā. Paldies, Ieva, liels no manas puses par šo ļoti patiešām interesanto saistošo lekciju. Es esmu ieslēdzis visiem klātesošajiem iespēju ieslēgt savus mikrofonus un uzdot jautājumus. Droši darat tā, ja tādi jautājumi ir. Ja nē, tad es uzdošu kaut ko. Kamēr domā, tikmēr man bija viens tas moments slaidos, kur parādījās, ka Latvijā ziņas pārsvarā no informāciju iegūst no sociālajiem mēdījiem. Man tas likās šausminoši un biedējoši vienlaicīgi, jo mēs ļoti labi kā sociālo tīklu lietotāji saprotam, cik kvalitatīva informācija tur apgrozās starp šiem divām ekspertiem. Un tad es vienkārši aizdomājos par tādu, tā ir tāda arī zināmā mērā patriotismu izpausme. Tomēr, ka tu apzināti iegūsti informāciju no cienījama, pārbaudīta un kvalitatīva avota, nevis garām ejot sociālajos tīklos. Tur tā, citu starpā. Jā, ne, es pilnīgi piekrītu jums tā ziņā, ka man tas tiešām arī, šis tiešām mani pārsteidza, jā. Un pie kam, un es domāju, tā salīdzināšana tieši ļoti labi to parāda, jo, piemēram, ja tu paņem tikai tos Latvijas datus, it kā jā, pašsaprotam, jaunieši jau tikai TikTokā un tā, bet, kad tu saliec, ka var savādāk. Bet es gan, tā kā es teicu, ka ir tā atbildība vairāk tiek likt uz tiem iedzīvotājiem, bet es gan teiktu, ka arī tām institūcijām arī tomēr ir kaut kā jāpārdomā. Gan tas, kā viņas komunicē ar sabiedrību, gan es jau tomēr teiktu, ka vajadzētu kaut kādus praktiskus soļus arī spērt tajā virzienā, lai tiešām arī būtu tā materiālā bāze, ja es tā ļoti diplomātiski pateikšu, lai mums ir kur patvērties, lai ir kaut kāda krājuma un tas viss pārējais, un lai mēs par to arī būtu informēti. Tā, jā. Laikam otra lieta, kas man bija, kas man arī uzjautrināja, bet tādā tiešām veselīgā ziņā uzjautrināja par to, ka mums nav sagatavoti lukturīši, nav sagatavotas sveces, nav sagatavotas itin nekas, bet somas ir sagatavotas. Tad es nesapratu, kas tur ir iekšā. Somās. Mums ir tās somas sagatavotas, jā, ir kaut kādos... Vairāk kā somiem, jā. Tik daudz tur bija, bet kopumā, jā, es saku, man atkal vairāk interesanti likās tas, ka tiem somiem, tās somas, tas sanāk jocīgi izteikties, ka viņiem tās nav tik būtiskas, jā, un tas tiešām arī uz ko tu liec to akcentu un tā, jā. Bet tur ir, protams, arī tas, kad ir, tas arī prasa kaut kādus finanšu līdzekļus, to visu sagādāt, un tur tas arī tā ir, jā. Tā, jā. Labi, vai klātesošajiem klausītājiem ir kādam jautājumi? Ja nav, tad es teikšu milzīgi paldies par šo man šķita patiešām saistošu, un lūk arī raksta, arī skatītāji, paldies. Es teikšu, ka priecīgus svētkus, lai izdodas pētījums, un cita akadēmiskā darbība, un es ar prieku sakošu līdz citām lietām, kas nāks Ieva no jūsu radošās un akadēmiskās darbošanās puses. Jā, paldies par uzaicinājumu, jā, un tad, jā, bija jauki, jā. Tā, jā. Paldies jums liels, jā. Paldies, jauku vakaru un priecīgs valsts svētkus. Uz redzēt, jā. Uz redzēšanos.